Nu šajā dzīvē nenotiek nekas tāpat vien, piemēram, pārdomājot savu dzīves situāciju, no kā man visvairāk no kā es visvairāk baidījos, ka bija mana uzbūvētā pasaule, tā bija mana izveidotā pasaule, un es nebiju iedomājusies, ka varētu būt savādāk. Bet tad, kad viņa tev sabrūk, tu esi izmisis, jo tu neproti savādāk dzīvot, tu kavējies atmiņās, un tu neredzi, kas tevi sagaida, kas tev ir. Tā tieši tāpat garīgajā pasaulē, tad, kad tu dzīvo šajā pasaulē, tu esi pieredzis šeit būt, tu jūti miesu, tu ēd un dzer un izpriecājies, pelni naudu, tērē naudu, paliec vecs, tev bērni dzimst un tā tālāk. Bet tad, kad tu iepazīsti dzīvo Dievu, tu saproti, ka beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Šeit ir ļoti daudz noslēpumi, te ir ļoti daudz patiesības, kāda pasaule vispār mums pieder, kad šis, ko mēs redzam, ir tāds viens nieks un niecība. Tas nebūs, jo mums ir kaut kas vairāk dots kā gars, un kur paliks mūsu gars pēc šīs pasaules. Es saprotu, ka jūs to nevarat aptvert. Tas ir tieši tāpat, kā es nevarēju aptvert, kas notiks pēc manas sabrukušās pasaules. Kas notiks? Kas notiks? Iegrimstot atmiņās, protams, tas vēl sāp. Bet es saprotu, ka Dievs ved uz kaut ko vairāk. Viņš parāda, ka cik tavas izdomātās lietas ir niecīgas bez viņa, dzīvojot un būvējot. Tieši tāpat kā Bībelē ir aprakstīts stāsts par tavu namu, uz kā tu cel, uz smiltīm vai uz stabils klints kopā ar debesu tēvu, kad viņš iedod tev tos pamatus. Un tā ir kā mācība stunda man pašai. Nebūvēt viltus cerības, nesapņot viltus sapņus uz kaut ko, par kaut ko, kaut kur. Tikai un vienīgi cerēt uz to kungu, un kad viņš dod, tad viņš dod, ka tas viegli nāk. Tev ir viegli to pieņemt. Tev tas viss iedodās tavās rokās. Bet tiklīdz, kur ir mokas, nervozēšana, stresošana, tie ir pirmie signāli. Nē. Jo mēs taču arī, ka braucam pirkt savu skaisto iedomāto mašīnu, kuru mēs esam iedomājušies, bet redzam, kad ir sarūsējuši riteņi, apakš ir sarūsējis, durvis netaisās vaļā, bet viņi ir skaisti, viņi ir brīnišķīgi, tu viņu nepirksi, jo tev būs problēmas. Bet ja Dievs dod, tad viņš dod, viņš pakārto, varbūt vispār pakārtos tā, ka tev būs baigais blats servisā, un tev nevajadzēs domāt par tām rūsām un visu pārējo, bet tiklīdz tu pats par to domās, tev būs, sapratāt man domu, ja? Nu, lūk, tāpēc beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā, un viņš dod spēku. Te ir pa ieročiem rakstīts arī. Terpieties taisnības bruņās. Labi, nemocīšu savu kaklu, es tikai tā vienkārši ienācu pateikt savas domas, neskatoties uz to, ka man balss ir tāda, ka kāds grib aizlikt manu runu. Esat svētīti.